get lucky. We're up all night to 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 get. We're up all night to get. 20. Sveiciens manā jubilejas sērijā. Es reāli neticu, ka es to saku, bet šī ir 20. sērija. 20. sērija, kad es sāku šīs sērijas, man pirmās 5 gāja tik viegli, tik ātri, ka es tiešām kā pat nepamanīju un jutos tā, ka tas tiešām ir kaut kas tāds, ko es jūtu, ka man ir jāizdara un jādara, un tāpēc tas nāca tik viegli. Bet to, ka es šeit sēdēšu un teikšu, ka šī ir 20. sērija, es tiešām neticu. Tas ir kaut kas wow. Tā kā paldies man par ieguldīto darbu, paldies jums par skatīšanos. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti patīkam un es jūtos ļoti pagodināti. Un ir bijis ļoti labs un foršs piedzīvojums. Pat ja neskaita šīs te pēdējos mēnešus, kad ir bijis tāds grūtums, nevieglums, taču tieši tas arī pārbaudījis ir to, vai es vēlos šo te turpināt darīt vai nē, un lai es eju uz priekšu. Šajā sērijā es vēlos ar jums parunāties mazliet detalizētāk par to, ko neesmu parunājis šo te 20 iepriekšējo sēriju laikā. Tad es gribu padziļinātāk parunāt par manu e-pastu sarakstu un kur es tos meklēju, kā es viņus meklēju un kāpēc es viņus izvēlējos, jo iepriekš es runāju ļoti vispārīgi par to, jo es neesmu gribējis pieminēt konkrētus uzņēmumus tīri tādēļ, ka viņu datu politikas pēc. Šoreiz es gribu sīkāk ar to padalīties, paskatīties tajā dziļāk, jo tas jums iedot arī kaut kādu aizkulisi par to, kā es to darīju, kā es meklēju tieši priekš sevis kaut ko, jo tas ir tas, ko es tagad atkal darīšu un meklēšu tālāk atkal sev nākamos uzņēmumus. Vēl viena lieta, ko es gribu pastāstīt. Absolūti nekad nebaidies mainīties. Nekad nebaidies, ja tas, ko tu izdomā pašā sākumā, mainās, jo tā ir daļa no procesa. Kad tu ej uz priekšu, viss mainās. Ainava tev pa ceļam, tā mainās, un arī tu mainies. Un ļoti daudz, kas notiek pa ceļam, un tas ir tikai normāli, tas ir tikai ceļš uz izaugsmi, pieņemt to un nepārmest sev, jo man kā tieši grafiskajam dizainerim un daudzu uzņēmumu menedžerim ir pašai ļoti grūti ar šo, jo parasti uzņēmumiem liek pieturēties, nevis liek, bet iesaka pieturēties pie vadlīnijām, pie konkrētām imidža, pie konkrētā izskata, lai arī tad, kad šis te uzņēmums kaut kur parādās, tad cilvēki jau pēc krāsām, pēc fontiem jau uzreiz jau atpazīst, kas ir šis uzņēmums. Bet, manuprāt, kamēr tu vēl sāc, kamēr tu vēl mācies, kamēr tu vēl saproti, to drīkst visu darīt un mainīt, jo, ja mēs paskatāmies dziļāk vēsturē, tad mūsu lielākie, zināmākie uzņēmumi, kā piemēram šie visi, kurus jums norādīšu, sāka pilnīgi kā kaut kas cits. Nevis tie uzņēmumi, kurus mēs zinām šobrīd, pilnīgi ražojot pilnīgi kaut ko citu. Un tas arī ir tikai viens no pierādījumiem, cik svarīgi ir procesā mainīties, jo tu slīpē šo te ideju visu procesu laikā, līdz tu nonāc līdz tai ideālajai, izcilējai formai. Vēl ir šis te vecais labais teiciens – pastāvēs, kas mainīsies. Vēl viena lieta ir nekautrēties, iet mērķtiecīgi uz saviem mērķiem un sasniegt tos. Nekautrēties būt tā kā visur, visu laiku, all over the place. Tas ir tas, ko es arī sev šobrīd vienkārši atgādinu un saku. Nebaidīties. Tas, ka tavs mērķis aizņem tev būt redzamam visur, visu laiku. Un tas, ka kādam tas varētu kaitināt vai nepatikt, ir attiecīgas pogas, kā viņi var no šī te atbrīvoties. Nebaidīties no šiem saviem sapņiem, vienkārši iet, sagrābt tos un iet viņiem kārtīgi pakaļ. Tiešām ne par ko nebaidīties, jo ja tie ir tiešām tavi sapņi, ko tu vēlies, tad kādu atļauju tu gaidi? Tieši kādu, no kā
vienīgā atļauja, kas tev ir jāgaida, tā ir no sevis. Un jādara vairāk, un jādara iespaidīgāk, un jādara, vienkārši ir jādara, jo tev viss izdosies tikai, ja tu darīsi. Mans vislielākais pagrieziena punkts bija mana dzimšanas diena. Tad arī viss mainījās. Salika pa plauktiņai visas man šīs šobrīdējās spilgtās esošās vērtības, kas vienmēr jau ir bijušas manī, es vienkārši izcēlu tās vairāk gaismā. Un tas man liek nonākt pie nākamā punkta, vēl viena ļoti svarīga, kas ir ļoti svarīgi. Jau no paša sākuma, kad tu izvēlēs uzņēmums, ar kuriem tu vēlēs sadarboties, vienmēr izvēlēs uzņēmums, kas saskana ar tavām vērtībām. Vienmēr. Svarīgi ir, ja to jau nolēmi pašā sākumā, kad tu sāc jau meklēt pirmos uzņēmumus, ar ko sadarboties. Tas ir ļoti svarīgi, jo tālāk, kad tavas domas mainīsies, kad mazliet tavi virzieni transformēsies, tu būsi priecīgs, ka tu neesi reklamējis kaut kādu, toksisku zobu pastu, kur tu nekad negribētu reklamēt. Un tad, kad tu sāksi pāriet uz kaut ko mazāk toksisku un dažādiem citiem uzņēmumiem, tad tev varbūt būs kauns, ka tu esi reklamējis tādu toksisku zobu pastu. Un, to var apiet, ja tu jau pašā sākumā saproti, kas ir tavas vērtības un kas ir tas, ko tu nedarīsi, un kas ir tas, ko tu vari darīt, un kas ir tas, par ko tu vēl padomās. Uzsākot savu satura veidošanu, es arī ļoti daudz skatījos līdzi citiem satura veidotājiem, skatījos, ko viņi nodarbojas tieši, tīpaši arī UGC. Izmēģināju arī ļoti daudz lietas, ko viņi darīja, jo tas likās, ka tas ir tas, kā virzienā es eju, lai varētu darīt to pašu, ko viņi dara. Bet jau tad man likās, ka kaut kā tomēr nesaklikšķi un nav īsti tas mans un kaut kā īsti negribās to darīt. Bet likās, ka tas varbūt ir tas ceļš uz šo te darbību. Visātrākais, vistuvākais, jo vienkārši ir viegli darīt to, ko dara citi. Bet es tomēr sapratu, ka es gribu iet šo te savu ceļu, un es lauzīšu savu ceļu, un gribu savu nišu un savu jomu, un negribu darīt to, ko es pat neatzīstu un ko es pati nedaru. Es esmu ļoti sākusi skatīties un interesēties tieši savā virzienā, un es beidzot arī esmu sapratusi to, ka man ir nepieciešams viņu tiešām arī vairāk patērēt, un līdz ar to man pazūd vairāk tie beauty blogeri, beauty satura veidotāji, un parādās arvien vairāk kaut kas saistībā ar nature and adventure, kas būtu tieši tāds mans, uz ko es bāzējos. Es viss bāzējos uz šādām manām vērtībām tieši tādēļ, ka es veidoju arī savu personīgo brendu šobrīd, un tas ir mans profils, mans Instagram profils. Taču draugi, ar kuriem es sadarbojos un vēlos sadarboties, viņi jau arī uztaisīt lielisku skaistu reklāmu arī, piemēram, tiem pašiem skaistumkopšanas produktiem. Tādēļ negribu mest arī zemē pavisam tādas idejas un arī šo te industriju. Es vienkārši saprotu to, ka tā nebūtu joma, kurā es gribētu, lai tiek reklamēt ar manu seju, piemēram. Bet gan kā mans uzņēmums, aģentūra varētu strādāt šādiem uzņēmumiem. Kā tas viss ir ļoti tāds relatīvs. Paskatīsimies, kas ir manā e-pasta sarakstā un kādi bija kritēriji, pēc kuriem es izvēlējos. Par cik sāku par to ļoti daudz interesēties, skatīties. Mans explores jau sāka par to pārvērsties. Kā jau es esmu minējusi, Instagramā ir ļoti daudz arī bezmaksas informācijas un ir ļoti daudz UGC satura veidotāju, kas dalās arī kā to darīt. Tā kā to var atrast jau pat arī latviešu valodā. Informācija bez maksas ir pieejama ļoti daudz un pat ar e-pasti un uzņēmumi, brendi, ar kuriem var sākt, kuri vienmēr ir atvērti sadarboties, arī ja tev nav daudz sekotāju, kā piemēram man. Un tā man sāk veidoties saraksts. Tas pirmais saraksts tad tapa vairāk no tāda dokļa, kā man ir nepieciešama pieredze un nepieciešams vispār, lai kāds man pasaka jā. Tieši tādēļ es sārakstu visu ar to, ko bija ieteikuši šie citi satura veidotāji. Un tad otrs saraksts bija mans,
ar latviešu brandiem, ar latviešu uzņēmumiem, ar kuriem es gribētu sadarboties un kurus es redzu kā potenciāli, ar kuriem varētu sadarboties. Un daži no viņiem jau es redzu, ka jau sadarbojas ar tieši šādu veidu satura veidotājiem vai ar influenceriem. Un līdz ar to būtu lielāka iespēja tikt pie kāda. Jā, vēl ļoti interesanti, to pašu pajautāju arī ChatGPT, tīri informācijas pēc, noskaidrot, vai viņam ir ieteicami un vai viņš redz, vai ir kaut kur internetā pieejama informācija par šiem latviešu zīmoliem, kas arī sadarbojas tieši ar satura veidotājiem. Un kādas ir manas iespējas, un arī tur pajautāju ēpastus, bet tur tiešām ir jāskatās, ne visi ēpasti ir pareizi, visu vajag noteikti dubulti nočakot. Pirmajā sarakstā manī bija dzinters, Beauty, rakstīju Mutai. Vēl manā sarakstā bija Rudolfs, kam rakstīju, vēl bija doma par Cloudberry, par dažādiem vēl latviešu apģērbu zīmoliem, bet te es arī apstājos. Jo jā, pēdējais no latviešu uzņēmumiem, kuram es beidzot uzrakstīju, kas man bija pirmie sarakstā, ir Rudolfs. Un, kā jau es minēju iepriekšējos video, tad jā, ne visiem šis pakalpojums vispār ir nepieciešams. Un tādējādi es nolēmu koncentrēties uz tiem, kuriem tas ir un kuri tieši strādā ar šādu mārketingu. Taču, skatoties pēc šī lielā saraksta, kas bija tāds mums arī ārzemju saraksts, šeit ir ļoti daudz, piemēram, Rare Beauty, Rode, Kylie Cosmetics, Fenty, Asos, arī GoPro, Dope Snow, Mūknīt un Noticed Reckless. Pēdējā jau parādās tādi, kas tiešām jau ir atbilst arī ar manām vērtībām. Bet pirmie tādi lielie kā Gymshark, Alo, man tā arī neatbildēja, jo es ticu, ka viņu lielie milži, viņus lieku kā lielos milžus sarakstā, viņiem noteikti ēpasts ir diezgan pilns ar šādiem piedāvājumiem, un ja tavs ēpasts jau neizceļās, tad viņi tavu portfolio nemaz noteikti neatver. Tā kā tāds bija tāds mans pirmais rezumē par kur meklēt šos ēpastus, kādus izvēlēties šos uzņēmumus. Pārsvarā noteikti tā ir ļoti pārstāvēta, tā ir skaistuma kopšanas joma un skaistuma joma, kur ir ļoti daudz produktu, ar kuriem var darboties, un ja tev tas interesē, tad tas lauciņš ir jāņem. Es vienkārši esmu sapratusi, ka tas pat ne bišķiņ nav mans lauciņš, un tieši tādēļ es tajā virzienā nemaz vairs neskatos. Ir skaidrāks virziens, tāpat vēl joprojām ir tik daudz neziņa, par kur viss šis ceļš mani aiznesīs, un kā tas viss veidosies, un kā tas viss būs, un vai vispār būs. Tā kā ir forši ļauties atkal kārtējiem nezināmajam un pārsteigumiem un jaunām iespējām. Tā kā, jā, ļoti aizraujoši būvēt kaut ko sev un no sevis, tā kā, jā. Un arvien aizraujošāk ir tad, kad tu jūti, cik patiesi tas jau nāk, un tad, kad viss tas liekais ir tāds jau izskaidrojies, un, jā, vairs nav pa ceļam, tad, kad nāk tas īstais, tad ir pavisam cita garša atkal to visu tvert un ņemt, un tā kā to es novēlu ikatram. Tā kā tiekamies kādā jau nākamajā sērijā, cerams jau ar ēpastu rakstīšanu un kādām atbildēm, jo šis bija tiešām, jā, šis bija tāds mums pārdomu jubilejas sērija. Lielā pateicībā un lielā priekā nosvinēt šo kopā šādi ar jums. Čau!